progresīvie, liberāļi, kreisie, zaļie, sarkanie. Viņi labās Trumpu no rīta līdz vakaram. Trumpam visi slikti, reitings zemākais tur vēsturē. Geju un lesbiešu organizācija Mozaīka saņēmusi no Eiropas komisijas naudu, jā. Kā mēs varējām līdz tam nonākt, ka mēs esam viena no izmirstošākajām valstīm Eiropas Savienībā? Sakrāmē somu, koferi un brauc prom. Igaunijā skolotāja vai policista alga 2 reizes lielāka kā Latvijā. Aizliedz praidu. Ieraksta konstitūcijā, praids ir aizliegts. Būs karš, nebūs karš. Atkal kāds pasaka, ka būs, gatavojieties tām ceļasomu, kuri jābēg. Viņi nav ievēlēti, viņi saņem miljonus un māca politiķus dzīvot. Viņi ar likumu apstiprina, ka cash, skaidrā nauda, ir mūžīga. Tā ko karoja 100 gadu karš, mums ir vajadzīgs. Nu, dažiem tas ir vajadzīgs. Vili, šodien, tagad mēs rakstām, šodien ir 4. mājas Latvijas neatkarības atjaunošanas 35. gada diena. Ar ko tu sagaidīji šos svētkus? Ar kādām domām? Visi mēs bijām ļoti pacelāti, optimismu pilni. Es tajā laikā atrados Vecrīgā, man bija tur birojs, es biju uzņēmējs, un mēs visi bijām pie Saeimas tajā laikā. Un klausījāmies, kā pa skaļruņiem skaita balss. Tā kā man nebija ne mazāko šaubu, kad mēs būsim neatkarīgi un būs tirgus ekonomika, kas daudziem tajā laikā nebija skaidrs. Ja tu zinātu, kā ar šodien Latvijā, ko tu sev tādu pateiktu 91. gadā? Teikt vienkārši, kad vajadzēja stingrāk turēt rokās grožus, normālas, konservatīvas politikas grožus un nepalaist vaļā Latviju tur, kur ir tagad iekļūst visa Eiropa šajā turboliberālajā un turbokreisajā politikā, kas ved uz postu. Nevelti mēs esam pēdējā vietā Eiropas Savienībā. Bet paklauj, var, protams, par daudziem skaitļiem runāt, bet domāju, tas lielākā katastrofa ir demogrāfijas rādītājos. Kā mēs varējām līdz tam nonākt, ka mēs esam viena no izmirstošākajām valstīm Eiropas Savienībā? Daudz iemesli, bet galvenais, protams, ir tas, ka mēs ļoti maz piegriezām vērību šīm labējām vērtībām un tirgus ekonomikai. Un domājam, ka viss notiks pats no sevis un cilvēki tik brauca prom un turpinās. Vairāk kā 400,000 ir aizbraukuši. Labākā sabiedrības daļa, aktīvākā. Viņiem tur piedzimuši ļoti daudz bērnu un dzimst bērni. Un vienīgais, kā var kaut ko izglābt šeit, tas ir panākt to, lai Latvija ir maza atvērta ekonomika, kur ir priekšā Igaunijai, Lietuvai un citām valstīm. Un to var izdarīt. To mēs pēc gada, pēc uzvaras vēlēšanās izdarīsim. Citādi, ja turpinās tā, kā ir, tad tiešām pēc 20 gadiem latvieši būs jau 500,000. Ja tas, kas man liekas viena no tādiem atslēgas vārdiem, ar ko šī diena ir nākusi, tas tāda zināma kara histērija. Atver jebkuru tur no lielajiem ziņu portāliem katru dienu. Būs karš, nebūs karš. Atkal kāds pasaka, ka būs, gatavojieties tām ceļasomu, kuri jābēg. Bet tāpat laikā mēs redzam, ka tā kā iet tās visas sarunas, kas ir starp Ukrainu, Krieviju un Ameriku, ka tā kā varētu būt šogad arī panāks miers. Protams, ka tiks panāks miers. Ļoti labi piemēru pateica Māris Riekstīšs, mūsu vēstnieks NATO, ka mēs bijām NATO mītnē Beļģijā, Briselē. Kaut kāds Potsdamas profesors saka, rudenī viss sāksies apmēram tā, Baltijā iebrukums. Potsdamas profesors. Man uzreiz jautājums, vai gadījumā ne Potsdamā Putins tur bija dienēji, kā drošības komitejas pārstāvs demokrātiskā Vācijā. Varbūt tas Putina draugs, kas tā runā. Tā kā šādi te runātāji, vai atkal tie, kas nepārtraukti runā par mīnām un 72 stundu somu un patvertnēm, tie manā uztverē, tie arī ir Latvijas ienaidnieki, jukuši cilvēki. Jūs runājiet par to, cilvēki klausās, sakrāmē somu, koferi un brauc prom, kaut kur prom. Ja tā nevar darīt. Ja tas man atgādina kaut ko līdzīgi, kā tas bija, piemēram, tajā pašā 2006. 2007. gadā, kad tā pavisam varētu uzskatīt nejauši
internetu portālos parādās tie raksti, kā cilvēki aizbrauc tur uz Īrijām, Anglijām, un cik tur viss ir labi, kā viņi tur ir iekārtojušies, kā viņi tur ir nopirkuši māju, kā viņi tur ir ģiminājuši ģimeni. Tas leitmotīvs ir brauciet prom, brauciet uz šejienu, vai tas arī nevarētu būt kaut kas uz šo pusi? No cilvēkiem attīrīt Latviju. Es nedomāju, ka tā masveidīgi kāds veido šo politiku, bet tas, kad mūsu tautsaimniecība un ekonomika ir pilnīgā grāvī un nerada iespējas cilvēkiem palikt šeit, piemēram, Latgalē. Vēl trakāk. Kāda motivācija braukt atpakaļ? Jārada tāda situācija, lai cilvēkiem ir iespēja rēķināt. Pagaidu, tas tik traki nav Latvijā. Ja, piemēram, būtu pat tā kā Igaunijā. Igaunijā skolotāji vai policista alga 2 reizes lielāka kā Latvijā. Pat ja tā būtu, tad jau daļa aizbraucēji sāktu krāmēt mantas un domāt braukt atpakaļ. Iedomājies, lielās mūs par to ar tām reemigrācijas programmām. Ja nevaldos 24. gadā ir atgriezušies 1300 cilvēki. No 400 tūkstošiem. Jā, tas ir nekas. Minimums 100 000 jādabū atpakaļ. Dabūt atpakaļ, to viņus var ar normālu ticību. Ekonomika ir ticība tam, ka viņa mājasaimniecība, viņa ģimene varēs normāli dzīvot. Tikpat labi, kā viņš dzīvo tur. Labi, viņam nebūs tāda alga kā Norvēģijā, bet šeit viņam būs citi labumi. Dzimtene, daudzas lietas šeit ir lētākas, plašums, nav pārapdzīvotība. Tā kā jādomā ir daudz. Diemžēl es jau 3. gadu runāju. Šie, kas ir pie varas, būs tikai aizvien sliktāk. Diemžēl. Tu jau minēji turboliberālismu. Kā dzīvo turboliberālisms no Eiropas skatu punkta? Bēdīga Eiropa ir. Eiropa zaudē konkurenci, joprojām burgaini cīnās par to zaļo kursu. Tikko šodien Toyota Juniors, lielākās autobūvas kompānijas vadītājs, Dinastija, pateica, ka tas ir pilnīgs murgs stāstīt, kad elektroautomobīļi būs 100%. Viņš saka, maksimums 25%. Kas tā arī būs. Un iedomājieties, kādiem jābūt neliešiem iepriekšējā Eiroparlamenta sasaukumā, lai pieņemtu direktīvu, kad no 2035. gada drīkstēs tirgot tikai elektroautomobīļus. Tātad Toyota, kas ražo visvairāk automobīļus pasaulē, un arī ražo gan hibrīdus, gan arī elektroautomobīļus. Bet viņi saka, mēs ieturēsim proporciju. Mēs ieturēsim proporciju, tāpēc, ka, diemžēl, dzīve un ekonomika parādīs. Ko Eiropa? Un tas ir daudzās jomās. Vai var, piemēram, uzskatīt, ka Ungārijas premjers Orbāns ir kā paraugs, tā skaitā arī mums, kā stāvēt pretī šim te turboliberālismam? Kāpēc mūsu sabiedriskie mēdīji, tādi kā Makrons, tādi kā Fonderlejena, lamā Orbānu un lamā Trumpu? Tāpēc, ka tās ir pilnīgi pretējas vērtības. Paņemam nost Ukrainas, Krievijas karu. Mums bija vakariņas Patrioti Eiropai partiju priekšsēdētāju vakariņas, kurās piedalījās arī Ainārs Šlesers, Orbāns, 17 partiju vadītāji. Un Orbāns pateica, pavisam vienkārši, mēs Ungārijā pašlaik realizējam 6 punktus, kas mūsu uzskatā ir ļoti svarīgi, lai Ungārijas nācija un Ungārija augtu un attīstītos. Pirmais, ko izdarīja gan Trumps, par ko mēs esam konstitūcijā ierakstīja, ka ir tikai 2 dzīvumi, vīrietis un sieviete. Latvijai to vajag? Es uzskatu, ka vajag. Liberāļi uzskata, ka nevajag. Vai progresīvie. Otrs, viņi pieņēma programmu aizsargāt bērnus. Aizliedz praidu. Ieraksta konstitūcijā, praids ir aizliegts. Lai sargātu bērnus. Mums jau 6. mēnesi dzimst mazāk kā 1000 bērni mēnesī. Tas jau ir tas, kad ģimenes tiek izļodzīgas. Un mums nevajag to. Es uzskatu, ka vajag aizliegt praidu. Trešais. Viņi aizliegs to pašu, ko visu lamātā Gruzija. Viņš saka, mēs tās biedrības, kas ir saņēmušas Ungārijā no Eiropas komisijas,
300 miljonus 5 gados. Ja Latvijā 30 miljoni, Ungārijā 300 miljoni. Šak mēs aizliegsim darbību biedrībām, kuras finansējās no ārienes. Viņi nav ievēlēti, viņi saņem miljonus un māca politiķus dzīvot, kuri ir ievēlēti. Tāpat vajadzētu arī Latvijā. 4. aizliegs Ungārijā pilnīgi narkotikas. Latvijā vajag to izdarīt, es uzskatu, ka vajag. 5. kas ļoti svarīgi. Mātei, kurai ir 2 un vairāk bērni, nebūs jāmaksā iedzīvotāju ienākumu nodoklis līdz mūža beigām. Vajag to Latvijā? Vai nevajag? Es uzskatu, ka vajag. Un 6. ko mēs redzējām tikko Spānijā, ka pazuda elektrība, viņi ar likumu apstiprina, ka cash, skaidrā nauda ir mūžīga. To dara Ungāri. Vajag mums to? Es uzskatu, ka vajag. Šie 6 punkti Latvijai ir vajadzīgi. Tad kāpēc tie liberāļi, progresīvie un visi tie kreisie Lamā Orbanu tieši šādas programmas dēļ? Jā, nepatīk viņiem šāda programma. Bet no Orbana uz ASV, ja atver mūsu vietējos portālus, tur stāsta, ka viss Trumpam, visi slikti, reitings zemākais tur vēsturē, Amerika drīz beigsies. Tu kā cilvēks, kas dzīvojas vairāk kā 17 gadus Amerikā, kā tur īsti ir? 20 gadus. 20 gadus. Kad es sazinos ar saviem draugiem, man tur ir 100 paziņu. Tur ir pavisam cita aina. Piemēram, šodien Trumps paziņoja, ka ko jūs te visi murgojiet? Es esmu 8 gadu prezidents. Pa kādu 3. termiņu jūs te runājiet? Viņa ienaidnieki tiražē šādas tēmas tālāk. Trumpa pirmās prezidentūras laikā bija viszemākais, vēsturiskai zemākais bezdarbs Amerikā, 3,5%. Un viņš uz to iet arī tagad. Pēdējā mēnesī, ja nemaldos aprīlī, es varu mazliet kļūdīties, darba vieta pieaugus pa 170,000 Amerikā. Birža, pa ko visi te kliedza pa biržām, ka tur kraks un šitā un tā, atgriežās Dow Jones indeks, visi indeks atgriežās normālā pirms tarifu stadijā. Dow Jones piekdienies nemaldos bija pie 42,000. Jā. Tas ir Wall Streets akciju indeks. Ekonomika aug 3%. Tātad tas, ko solīja Trumps amerikāņiem, viņš to dara un izdarīs. Un izdarīs labāk vēl nekā pirmās prezidentūras laikā. Ja runā par karu, labi, ja nebūtu Trumps, kurš tam mēģinātu to karu izbeigt? Tā ko karoja 100 gadu karš, mums ir vajadzīgs. Dažiem tas ir vajadzīgs, jo tas ir milzīga peļņa. Protams, ka Trumpu labās visi šie progresīvie, liberāļi, kreisie, zaļie, sarkanie. Viņi labās Trumpu no rīta līdz vakaram. Un mūsu sabiedriskie mēdī visi ir tādi. Viņi pilnīgi liberāli. Vēl ko Trumps izdarīja? Viņš izdarīja to, kas acīm redzot būs jādara Latvijā. Viņš pārtrauc finansējumu sabiedriskiem mēdījiem. Viņš saka, nevar, nav objektīvi. Vēl būs interesanti, kas notiks, kad mūsu Amerikas vēstnieks Latvijā, kas ir šobrīd vēl demokrāts, nomainīsies pret republikāni. Tas arī varētu būt interesants notikums. Protams, būs interesanti. Un mēs tiksimies nevienreiz vien, tāpēc, ka ir pilnīgi skaidrs, ka republikāņi nerunās. Kāpēc ar Eiropu tik sāsināts attiecības? Ne jau dēļ ekonomikas. Dēļ pilnīgi pretējām ideoloģijām. Pilnīgi pretējām. Un, protams, kad Latvijā, kamēr pie varas būs pretēja ideoloģija, kas atbalsta Stambulas konvenciju, kas atbalsta visas šīs liberālās idejas, un kreisās ar tādiem vispār republikāņi nerunās. Paklau, pastāst lūdzu, kas tur pastāstu par tiem 17 miljardiem eiro, ko dažādas organizācijas, tā skaitā Latvijā, tāds ļoti interesants, ir dabūjušas no Eiropas komisijas. Jā, nevelti mēs pirms vēlēšanām solījām patrioti Eiropai un solīt pa solīti mēs savu daram. Viens no mūsu deputātiem vadīja grupu, kura veica nopietnu izmeklēšanu, un tagad faktiski tā izmeklēšana ir pabeigta un tiek gatavota visiem pieejama mājaslapa, kur varēs apskatīties katru nevalstisko organizāciju, kas iepriekšējā Eiropas komisija, Eiropas parlamenta sasaukuma laikā 18,850 organizācijas
ir saņēmušas 17 miljardi eiro no 2019. līdz 2023. gadam. Daži nedažādas, visās 27 valstīs. Pie tam ar ļoti minimālu atskaitu vai vispār bez atskaites. Latvijā 5 gadu laikā 30 miljoni 269 organizācijām. Man tas saraksts viss ir, bet mums ir vienošanās katrā valstī atsevišķi viņu nepublicēt, tāpēc, ka būs vienota publikācija, kur katrs varēs ar pirkstu pavilkt līdzi. Bet vai tu pateikt kādas dažas Latvijā? Piemēram, geju un lesbiešu organizācija Mozaīka saņēmusi no Eiropas komisijas naudu, jā. Dabas fondi dažādi. Viens no tiem Latvijas dabas fonds, vairāk kā 1 miljonu katru gadu. Tas ir par to zaļo kursu, tiekas. Jā, manī cilvēks pa zaļo kursu vada dabas fondu Vita Tērauda, turboliberāle, bijusi pat Saeimas deputāta kādreiz, no attīstībai par. Turpat blakus ir Baltijas un Melnās jūras fonds, kura LRT ir. Kāda viņa dabas aizstāve? Kāds sakars LRT ir dabas aizsardzība? Kāds sakars Baltijas jūrai ar Melno jūru? Nu, tur ir nodibinājuši speciāli, lai izņemtu no Eiropas Savienības naudu. Rotbergs, Saeimas deputāts vienotībā, patiesā labuma guvējs dabas fondā. Ornitoloģijas biedrība, ķērus, tie ir tie, kas ir Latvijas zemnieku un lauksaimnieku ienaidnieki, kas cik vien var neļauj. Putnais. Neļauj normāli strādāt zemniekiem un mežiniekiem. Bet pats trakākais jau ir tas, arī Providus, arī Dēlna, tur ir tie saņēmēji, ja? Bet trakākais jau ir tas, ka šīs organizācijas, kas saņem 30 miljonu 5 gados, vairāk nekā Latvijā politiskās partijas, kuras visi kritizē, kas saņem no budžeta, ja? Šīs nevalstiskās organizācijas, viņas jau nav ievēlētas. Viņas nav ievēlētas. Providus, Dēlna, tur, Eiropas kustība Latvijai, visi šie dabas fondi. Viņi saņem naudu miljonus, izmaksā algās un māca politiķus dzīvot. Neviens faktiski nav bijis ievēlēts. Kā tad tā? Tad beidzot jābūt kārtībai. Un tie, kas ir ievēlēti, arī to kārtību ieviesīs. Mēs vismaz ieviesīs. Ir palicis aptuveni 1 mēnesis līdz pašvaldību vēlēšanām Latvijā, bet mums tas galvenais uzmanības punkts, protams, ir Rīga. Kā tev izskatās šī finiša taisne? Man no malas un arī apklaušinot un satiekot cilvēkus depo, uz ielas, lidostā, man nāk klāt ļoti daudz cilvēku. Un es to feedbacku it kā jūtu. Man jau liekas, ka te ir jautājums tikai viens. Vai Šlesers un Latvija pirmā vietā dabūs 31 no 60 vai 29 no 60? Jautājums jāstāda tā. Un es uzskatu, ka jums visiem kopā jācīnās, vai mums visiem kopā jācīnās, lai būtu 31 vieta. Jā, godātie skatītāji, es gribētu arī atgādināt to, ka Latvija pirmā vietā 9. sarakstā jūs varēsiet arī atrast arī mani zem numura 32. Un pats galvenais, protams, ir uz šīm vēlēšanām atnākt, jo jūs varat arī nebalsot par mums, bet galvenais ir atnākt, jo ir dažādi aktīvisti, kas saka, ka tur nav jēga iet. Un tieši uz šādiem cilvēkiem, kas uzskata, ka nevajag iet, tur jau viss ir nopirks, tur jau viss ir sarunāts, tieši uz šādu cilvēku rēķina mums jau 15 gadus vada jaunā vienotība. Ja būtu vairāk cilvēku, kas būtu balsojuši, tad jaunā vienotība visdrīzāk jau nebūtu vairāk pie varas. Tāpēc es domāju, pirms gaidāmajām pēc gada vairāk Saeimas vēlēšanām mēs varam sākt uzvaru ar to, ka mēs uzvaram Rīgā. Pēc tam arī visā valstī. Paldies! Līdz nākamajai reizei.